tad mūsu sabiedrība uzņēmēji pārmaksās vairāk kā 500 miljardu. Saistībā ar šiem likumiem jūs esat bijis viens no tiem deputātiem, kas ļoti krasi ir pret tiem iebildis, un jūs esat arī apgalvojis, ka šo likumu pieņemšanas rezultātā diezgan krasi celsies degvielas cenas. Tas, ka pati ministrija nāca uz komisiju un teica, ja šo pakotni pieņem, tad degvielas cenu pieaugums būs par 26 centiem. Atbildīgā nozare teica, ka tas pieaugums būs vēl lielāks un ka tie dati no ministrijas puses nav patiesi, un tas pieaugums varētu būt par 37 centiem, plus vēl akcīze 6 centi. Un jāņem vērā arī, ka Latvijā katrs patērētājs par litru pērkot degvielas stacijā maksā arī par degvielas rezervu nodrošināšanu. Ja, tur no 7 līdz 9 centiem tas varētu iet, tā kā pietiekami plaša pakotne. Nē, tas nav mans izdomāts skaitlis. Pati ministrija ar to nāca un arī nozare, un es ņemu kaut kur patiesību droši vien pa vidu, ja, tad arī tie būs šie 40 centi, ja, un tas pieaugums, ko ministrija arī piedāvā, iet pa priekšu Eiropas regulējumu, kur viņi norāda, ka šis emisiju samazinājums ir jāievieš no 2030. gada šie mērķi. Ministrija saka, ejam ātrāk, ieviešam no 2026. gada, no nākamā gada jau. Ja, tā kā, un par to jau ir tas, var teikt, lielākais cepiens, ka neskariem notikumiem priekšu, redzot vēl, ka tā diskusija ir diezgan plaša arī Eiropas Savienības gaitiņos un nav skaidri zināms, vai tiešām no 2030. gada tas mērķis paliks tik augsts, jo lielās valsts ar attīstīt mašīnu būvi, ja, arī viņiem šīs ir problēmas, gan Vācija, Itālija, ja, tā kā diezgan aktīvi iebilst, un mēs aicinām nevis atcelt to, bet uzlikt uz pauzes, ja, izdiskutēt, ja, un ja arī tas mērķis ir 2030. gads, tad ieviešam to no 2030. gada. Jau uz otro lasījumu es biju sagatavojis priekšlikumus, nesteigties laikam pa priekšu, un ministrijas darbinieki sēdē, tā kā pauda, ejam ātrāk, lai nozara pierod, lai sabiedrība pierod pie šī cena kāpjuma. Tas nav arguments, un mani uzrunāja un bažīgi dara arī tas, ko norāda nozara. Ja mēs ieviesīsim proaktīvi un tādu kā trepi ar katru gadu jau, lai 2030. gadā lai mēs būtu gatavi, ja, tad mūsu sabiedrība uzņēmēji pārmaksās vairāk kā 500 miljardu. Tas ir nozares piedāvātie skaitļi, ko mēs redzējām komisijā, un tas liek paskatīties uz šo situāciju kritiski. Ja, tā kā, tāpat jau inflācija vispārējais lec augšā un to netiek galā, un tad, ja vēl klāt būs degvielas cenas, kas vienmēr ir inflācijas dzinulis, ja, tad par kādu cenu samazināšanu mēs vispār varam runāt.